Kas tur bija ar tevi un Kūperi? Nekā nebija. No kā te nebija? Viņš tev izglāba dzīvību, ne? Es visu laiku domāju, ka viņš ir tāds plāna galdiņu urbējs, kas visu laiku tikai skrien un šaudās. Normāls čels, nav sautīgs. Jā, nav sautīgs. Viņam interesēja vairāk akcijas nekā es piedāvāju pirkt. Lai nauda netiktu makaram, bet tev. Nelija ar Lāzeru brauc slimnīcu. Tu paliec Lāzeru vietā, skaidrs? Labi sarunāts, boss. Es teicu, nekustoties. Mierā. Ko tu dari? Lukas nav tavs dēls. Kā nav mans? Viņš ir Taisona dēls. Runājiet, lūdzu. Ja paklausies stulbeni, tu vēlreiz piezvanīsi, es tev atradīšu izsmērēšu pret sienu, saprat? Dzirdēju, man par stulbeni nosauc, piedraudēja atrast. Es nedomāju, ka mums kāzas vajadzētu atlikt uz vēlāku laiku. Nosvinēsim kāzas bez mūzikas, bez dejām, bez dziesmām. Aizbrauksim pie tavu tēvu uz kapu. Ko teiksi? Tā. Taisons, Emma, Peteris, Makars. Ar kuru sākt? Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Ateities, nekasaldē. Kāpēc man atsīties, vecums lai var mainīties? Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauj. Gangsters! Kurš Lorencam dzīvību izglāba? Ko? Kurš? Nestāv, neblisināties. Divi čaļi tur stāvēja, likās aizdomīgi. Ko? Uzdev pāris jautājumus. Un? Ko tev šaut vajadzēja, tu debīlais? Jā. Gaisā izšāva brīdinājumu signālu. Skatījās uz mani lupī, nerespektēja, parādīja bleķi uzreiz apklus. Un to, ka kaimiņi varēja dzirdēt, izsaukt policiju, par to tu padomāji? Pa mentiem neuztraucieties. Reku pagājuši trešdien Cirlu un 10 litrus uzdāvināja stipro. Šmakauku tu viņiem vedi, ja? Priekš kam? Lorents mācīja to, ka mentiem jābūt draudzīgiem. Būs draudzīgs pret viņiem, viņi atdarīs. Reku būs kāds problēmas taisīs. Turpat tās vietas apturēs, izpratinās un mums pateiks. Tu vispār nekad neesi sapratis, ko Lorents runā. Tu vari vienkārši aizvērties un atļauj pieaugšiem runāt. Nedari tā vairāk un viss. Pagaid. Kas man tagad tāds esi? Priekšnieks kaut kāds esi? Lorents man to ieroci iedeva, ne tu. Viņš man te boss ir. Labi. Tad, lai Lorents tev arī dod ieroci atpakaļ, es tev pagali iedošu. Tu nedēļu ar pagali staigās, saprat? Ir tāda lieta kā kolektīvs. Viens par otru. Padomā. Ko man tagad bez ieroča darīt tev? Ko? Vācies. Jā. Šodien tu neesi ne vārda bildos. Nē, domāju par vakardienu. Emma nokaitināja. Tu liecies mierā. Aizmirsti viņu. Pārdos savas akcijas un būs miers. Nezinu, viņas tas Taisons nav atgriezies. Nezinu. Es domāju, ka viņš ir atgriezies. Un tagad visur maisās un grib kontrolēt. Es nezinu, ko viņš vispār maisās pa vidu. Mēs varam lūdzu nerunāt par viņu. Vienkārši slikti metas.
Ko tu šodien darīsi? Iešu uz darbu. Starp citu, mums arī ir palicis viens nedrīts darbiņš. Un tā teikt, atvērts jautājums. Kāds? Par kāzām. Tu neesi pārdomājusi? Nē. Santa, tas ir normāli. Viss ir kārtībā, tas ir cilvēcīgi. Viss sapratīs. Neviens to nepārmetīs. Radinieki tev tikpat kā nav, un no ķēniņa puses viss tāpat ir nomiruši. Nesauc manu tēvu uzvārdā. Labi. Tiešām šodien kaut kas ar tevi nav. Jā, tāpēc jautājums ir slēgts. Es iešu saģērbties. Un kā tu šitam domā tik garā? Aizmauc sirdeni. Ko te čakarēties? Baigais minimālisms. Nebūs grūti. Pastāsti šito. Pie loga ilgi nestāv. Loks ir ciet. Da pofīgi. Piņā. Ekonomiski noziegumi. Mums visu kompi paņemt, tad viss mums būs iekšā. Nevajag. Kāpēc? Tāpēc, ka tad tā būs zādzība, bet lieta tā ir vienkārši neeksistējoša lieta. Jā, mēs jau tikai gribam savu vēsturi iepazīties. Ko tu atradi? Bildes. Opiņā, rokā ir Kuperovska grupējums. Viss pēc tam vizīti. Viss liec nost! Viņš to vāz nopietniem, ko? Okay. Paskatieties pats apkārt, kā te viss ir sakopts, iztīrīts. Šī māja pilnīgi noteikti ir 700 000 vērta. Mājas tuvu kaimiņi skatās logos. Nu, saprotiet, ir pluss, ir mīnus. Mājā ir ļoti jauns, labs remonts. Piekrītu, fantastiski, skaisti, bet tāpat laikā viena guļamistaba. Šāda īpašuma pirks kāda ģimene ar 2, 3 bērniem. Pēc tam viss sienas jālauž ārā, jātaisa pa jaunu, viss plānojumi. Nu, saprotiet. Tātad jūs nepirksiet?
Kāpēc? Katram īpašumam savu cenu piedāvāja 600 000. Varam šodien kaut vai rokas naudas. Jums iemaksāšu un kārtojam visus dokumentus. Sveiki! Sveiks! Es redzu, ka ir ciemiņi. Jā, tas ir Ludvigs no nekustamo īpašumu aģentūras. Sveiciens. Labi, nestiep man savu rociņu. Zinu šitos te aģentus. Spekulanti. Nu, ko izdomāju? Par ko? Par māju. Tomēr tirgo. Kā tu zini? Grāmatveda pastāstīja, sludinājumu redzēju. Redzēju, es arī meklēju māju. Tiešām. Atvainojiet, māja jau ir aizrunāta. Nu, faktiski vēl formula. Brauc projām, jā. Lūdzu, netraucē mūs. Nu, tā arī īsti, nezinu, nevar Es aizjaukt gandrīz kaut projām, jā, un brauc uzmanīgi, lai nenotiek kāda avārija. Padomājiet, man kontakti jums ir. Kāpēc tu pret viņu tā? Nu, beidz. Es tak viņus pazīstu. Tā kā mēs tirgojām dzīvokļus, šie mums paprasīja 25%, bet bijām vienojušies par 10%. Tā, pasaki man, kāpēc tu esi šeit? Dēļ mājas. Tiešām. Jā. Vēlies pirkt? Jā. 750 000. Labi. Es nemēdzu ar sievietēm tirgoties. Nu, labi. Es ko teiktu ķēniņš, ja viņš vēl būtu dzīvs. Labi. Es nemēdzu ar sievietēm tirgoties. Nu, labi. Es ko teiktu ķēniņš, ja viņš vēl būtu dzīvs. Iemūrēt man sienā. Tev nevajadzēja teikt, ja ķēniņš būtu dzīvs. Jo mazāk aizdomu, jo ātrāk noliksim viņas pie vietas. Nu, tā visti neko nenojaušu. Tu rokas naudu viņa atstāja? Jā, 75 000. Labi. Tos mēs dabūsim atpakaļ. Man ir jāzina, kur ir tas maiti, tas Taisons. Es nosēdēju kādu stundu pie viņas mājas. Nekur neaizbraucu. Bet droši vien brauks vakarā kā parasti. Un ja nebrauks? Brauks. Nu, tādi jaunumi ir jāpaziņo, māja tiek pārdota. Pa telefonu viņi to noteikti neteiks. Kad man labāk to Taisonu novākt? Tad, kad es būšu augšām cēlējis no mirušajiem, vai kā? Nu, es domāju, ka labāk pēc tam. Nu jā, taisnība jau ir, jā. Taisons beigts, uz skatuves parādos es. Klau, bet neviens nezina par to, kas notika. Es domāju, jūsu starpā pirtī. Ko? Hans zina. Bet 2 līķi man pa daudz. Nē, Hans ir bailīgs. Nu, nē, es saku vecīgi. Ja suni iedzen stūrīt, tad viņš koža. O, varbūt jāsaka viņu? Nē, labāk, lai Hans izdara visu, ko tev vajag, un tad jau pēc tam uztaisīs viņu par pazudušu. Jā. Man ir jāzina, kur tas Taisons ir. Es noskaidrošu. Šampis? Jā. Tas mums? Jā. Kam par godu? Aicinās man par vedēju? Tu vari bez tiem jociņiem. Sāpīga tēma. Nē, šī nav šī brīža tēma. Atstādināja kontrabandu. Ja tā kā dūmu kūpa. Tu man netici. Ticu. Bet tas nav no manis atkarīgs. Un tiesā liecinās, ka es nesmēķēju kontrabandas cīgas. Bet ne par to, kāpēc šampis, ja esmu tik slikts cilvēks. Es redzēju tēti sapnī. Un viņš zina visu, to, ko tu manā labā esi darījis.
un man palika kauns Par ko kaunēties? par to, kas tev neesmu pateikusies. Nē, nu, to mēs varam ātri labot. Kā? Precies ar mani. Tu atkal jūku. Es tiešām kaut ko nesapratu. Tāda interesanta. Šampis, labs garstāvoklis, it kā tevi kāds būtu iemainījis. Vai arī tas sapnis uz tevi tā ietekmēja? Nesapnis. Kā lai to pasaka? Es dzīvoju, vēroju cilvēkus, un tad tu izdari secinājumus. Ņem vērā, ka es citu sievieti arī neesmu atradis. Esmu tev uzticīgs. Es ticu. Par to arī iedzersim. Lai gan es tagad vispār nedzeru, bet ar tevi kaut vai indi. Lai gan iedzersim par tavu tēvu, viņš vienmēr paliek mums siltā atmiņā. Man tev ir pārsteigums. Kāds? Aicinās mani uz kāzām? Beidz. Nu ko? Pēdējā diena šajā mājā. Man tik žēl no jums šķirties. Man arī, Vanda. Man arī ļoti žēl. Nespēju šķirties no mājas. No šīs te alas? Es te jūtos kā cietumā. Tu taču pati zini, vienmēr 2 apsargi iekšā, 2 uz ielas. Tad kur tagad? Tu zini, es apdomāju dažādas variantus. Man ir kādi 3 varianti. Viens ir Francijā, kaut kur Nicā, Marseļā, tur blakus Alpiem. Tad otrs varētu būt Kanārijās, tur ir dzīvošana lētāk. Un par trešo es domāju Spānijā pie māsas. Bet tu labi pagaidi, vienkārši pagaidi. Es iekārtošos, nostāšos kājām un tad tu atbrauksi. Tiešām? Jā. Lūkas pie tevis ļoti pieredzes. Tu varētu padzīvot, paskatīties, varbūt iepazītos ar kādu Spāni, izveidotu ģimeni. Ko tur tiem latviešiem? Oi, nē. Ja precēšos, tad ar poļu vai latvieti? Ko tu viņos esi atradusi latviešos un poļos? Un ko tu saskatīji taisonu? Nezini, kur viņš palicis? Ka pazuda, tad nekādu ziņu nav devis? Mēs būsim kopā, viņš atbrauks uz turieni. Tu tikai nevienam nedrīkst par to teikt. Cik lieliski! Tad Lukasam būs tetis. Būs gan. Tu nevari iedomāties, kā es gribu izrauties no šī tēlas katla. Es nevaru. Es precēšos par tevi. Kas atkal tas maņaks? Jā. Ko viņš tā uzsēdies? Es nesaprotu. Es neatbildēšu. Atbildīja. Varbūt tagad viss noskaidrosies. Varbūt tas ir taisnīgs. Jā? Jūs varat vairāk nezvanīt? Stulbenis. Vajag nomainīt numuru. Jā, es tā arī darīšu. Oi. Nav labi. Būs labi. Ātrāk man nāc šurp! Tuvāk! Viņa tu nestrādā pie manis, lai šaudītos pa turistiem. Ja tu būtu rāpījis. Es tikai gaisā izšāvu. Man paplīk, kur tu šāvi? Tu nesaproti, ka tu mūs vari nodot. Tev pazūd no šejienes. Uz kurieni? Pazūd un nerādies man šodien acīs. Gangsteris atradies. Normāli sadeva iekšā viņam ko, vai ne? Tu nav ko šaudīties kā idiotam. Bet, protams, ka nav ko šaudīties kā idiotam. Panāc ir viena lieta. Kas tas ir? Mūsu dosjē. Kur tu tādu izraki?
prokuroru dabījām. Tā vienkārši dabūja. Nu, labi, paņēmām, nav svarīgi. Skaties. Riņalds Kuperovskis grupējumu radījis 2013. gada martā, kad tika neutralizēts grupējuma vecākais loceklis Normunds Vanaks. Ja? Ko viņš ir radījis, ko? Nē, tiešām, ko Kūpers ir radījis? Nē, tiešām viņš uz visu gatavu uzsēdās. Radītājs brīnu viņš atradies ir. Nu, kas tur vēl ir? Ir kaut kas arī svarīgs? Nē, tur sarunu ieraksti, bet par pārējo nekas. Ne vārda. Par Lūkas, par Maskavu? Nē, tik tālu viņi vispār nav tikuši. Lietuva, Norvēģija nekas nav, ja? Nu, nē, tikai tas, kas ir pieejams reģistrā. Ofisi, dzīvokļi, tas, kas ir reģistrēts. Bet skaties, Kūpers un Artūrs tur figurē kā galvenās personas. Viss. Slikti, nu. Kas ir slikti? Tas, ka mēs neesam galvenie? Ko tu vispār to maklotūru savāci? Tāpēc, ka es domāju, ka tur kaut kas par mums būs svarīgs. Augstāk minētā grupējuma pamatdarbība – apjomīga daudzuma cigarešu kontrabanda, kā aizsaks izveidota legāla pārvadājuma kompānija, pagājušā ceturkšņa apgrozījums pēc valsts ieņēmuma dienas datiem 4 700 000 eiro. Nu jā, redzi, mēs figurējam tikai kā pārvadātāji. Tikai... Man tas nepatīk. Kas tev nepatīk? Ko tu nesaproti? Ka kāds no mūsējiem viņiem piegādā informāciju. Pēc kā tu spriedi? Kāpēc kā? Pēc kā? Te visi minēti ir. Žuks, Rābis, armatūra, kurš sen jau beigts ir. Nu, bet tikpat labi, kāds policists to varēja nodot. Mēs taču tepat pa pilsētu visi bakstamies. Galvenais, ka fūris apiet Latviju. Tad viņi mūs var izsakot, cik viņi grib. Viss kārtībā. Kūpers. Teic, kaut kādu jaunumu esot. Cerams, ka labi. Žuka pastāv šeit. Boss. Zdaro, ko darām? Par tevi runājam. Kāpēc atkal par mani? Tā spriežam. Kāpēc neaudzē tādas garas, svarīgas ūsas līdz zemei? Nafig man ūsas. Tāpēc, ka tev vajag. Paskatieties, ko es atradu. Materiāls par mums. Viens labs cilvēks viņš nokopēja. Bet mums ir oriģināls. Kur jūs dabūjāt? Paņēmām no prokurora. Pagad, jūs bijāt mājās? Pie prokurora? Neprot, kampot, man vajadzēja ātri rīkoties. Tas nav būtiski. Nu un kā? Lasījāt? Jā, drusciņ. Tur sūds kaut kāds pilnīgs muļķības. Sūds kaut kāds? Par jums tur varbūt ir sūds, jā. Lorents ķurķīgs sēdēja. Zīle savus ceļus aizgāja, bet mani izsakoja un nodeva. Reku palasīšu. 2014. gada 18. martā Bauskā bija jātiekas Kūpera grupējumam un Aināra grupējumam. Bet pēdējā mirklī, nezinām iemeslu dēļ, tikšanās tika mainīta un operatīvie darbinieki tika atsaukti. Jums pielec? Es to strelku pārliku 5 kiļus uz sāniem, uz Ozolkalniem. Mums bija 4 fūris. Mēs varējām iekrist. Lorents, kā viņš to varēja zināt? Starp mums ir sūds. Čūska kolektīvā. Tas ir nopietni. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tāls, kam nenāc šai pusē. Atpēties,
kāpēc man atsīties, bet suns vai var mainīt.